Sveiki! Es esmu Ilona Kunda, Kultūras un Mākslas institūta vadošā pētniece. Ja man jāizvēlas viens, es teiktu Klauda Levi-Straussa brikolāža, kas apraksta procesu, kad mēs no visa, kas ir pie rokas, varam izveidot kaut ko citu, piešķirot tam citu nozīmi. Tas ir par tādu ikdienas radošumu. Vairākas noteikti varētu sākt ar empātiju, lai saprastu, ko cilvēks mums vēlas pavēstīt, pacietību, lai tiktu galā ar to, ka mēs parasti procesā nemaz tik ātri nesaprotam, kas vispār notiek, ko mēs pētam. Un beigās arī to, ka mums ir jāspēj saskatīt tādās ikdienišķās lietās, tādās, ko mēs jau pazīstam, kādu interesantu musturu, kaut ko tādu, ko citi nav ieraudzījuši. Grūtākais pētnieka darbā, es teiktu, daudzas lietas ir diezgan grūtas, bet man liekas diezgan grūti ir paciest vai sadzīvot ar to, ka mēs diezgan ilgi pētījuma procesā nesaprotam, kas notiek, sadzīvot ar šo nenoteiktību, ar šo neziņu. Bieži vien tikai pašās beigās mēs saprotam, ko vispār mēs esam izpētījuši. Pirms 10 gadiem es biju tikko aizstāvējis disertāciju, un es teiktu, ka viena lieta, ko es varētu sev ieteikt, ir nemeklēt kaut kādu īpašo ļoti interesanto tēmu, jo katra tēma var kļūt interesanti, ja tajā iedziļinās, un vienmēr jābalansē starp to, kādas jaunas iespējas piespēlēt dzīvi, un to, kur gribās uzkrāt savu kompetenci. Noteikti ar kolēģiem. Ar kolēģiem, jo ar viņiem ir daudz interesantāk virpināt dažādas idejas, izvēlēties dažādus scenārijus un kaut ko atmest, un tas process vienmēr ir aizraujošs un interesants un foršs.